kura padara šos cilvēkus par neadekvātiem dzīvei. Helsinkos pašvaldība arī būvē mājokļus, apsaimnieko mājokļus, un ticiet man, Helsinkos nedzīvo tikai muļķi, tur dzīvo pasaulē laimīgākā tauta. Es vēlos uzsvērt, ka opozīcijas deputāti varētu ieguldīt savu enerģiju, apmācot neprivatizēto dzīvokļu īpašnieks beidzot. Nevis te nākt un kritizēt Rīgas domas projektus, ja dzīvokļu. Vārds deputātam Rudolfam Brēmanim otro reizi. Te esot korumpētie būvnieki, it kā tāda frāze skanēja. Nē, būvnieki nav, būvnieki nav vainīgi pie tā, ka korumpēti, ja arī ir būvnieki, pie tā vainīgi ir korumpēti politiķi vispirms. Un te mēs varam paskatīties, kā nav notikusi korupcija Rīgas domē. Piemēram, pa 23 miljoniem uzbūvēt Skanstes rajonā parku, kur tagad izrādās zeme iespējams saindēta esot. Ne tas, ka purvs tur un grimst, bet iespējams esot saindēta zeme. Un tagad šis te parks, kas pa Eiropas, te tika piesaukt kāda Eiropas banka uzraudzīs, ka viss būs kārtībā. Šis arī ir Eiropas finansēts projekts, līdzfinansēts, gan 10% tikai tātad. Kāds ir iestāstījis, ka ir laba ideja iztērēt 20 miljonus, lai 2 miljonus klāt dabūtu no Eiropas, uzbūvēt nevienam nevajadzīgu parku, ignorējot tur zemes izpēti, ģeodēziju, saindētās zemes vietā, kur tagad spēļu laukumiņu Klembergs ir aiztaisījis ar lentām cietā. Pat tur bērni iet un spēlējās, es tur biju piekdien apstīties. Šis ir piemērs, kā notiek būvniecība nekorumpētajā Rīgas pilsētā, un nevaram sagaidīt jaunos šos te sociālo māju projektus, jo tur gan viss notiks pilnīgi citādāk. Tātad, te mēs gribēsim dzirdēt, un arī es domāju, šis būs pirmais jautājums, ko mēs izvirzīsim korupcijas apkarošanas un labas pārvaldības komisijā. Te, kur Langas kundze savukārt, es nezinu, ko vajadzētu tiešām iet laikam, pa tiem dzīvokļiem 3000 kaut kādu etnisko tīrīšanu veikt, ja Krievs tad ārā atņem dzīvokli, ja Latvijas, tad pavēlti turpina dzīvokli, aptuveni tāda ideja arī šeit, ja. Tas unikāli, ja, vienkārši, ja. Ko jūs to visu neteicāt progresīvie kā reiz priekšvēlēšanu kampaņā un visos bukletos, ka jūs liksiet ārā lūk šos neliešus, kas tur dzīvo pavēlti tik ilgi, lai gan viņiem piešķīr tos dzīvokļus nopelniem kaut kādiem, ja. Tur priekšvēlēšanu laikā nekas tāds nebija. Tur bija pretējais, tur kā visiem nāks palīgā, tur atbalstīs un ko tur rīdziniekiem galvenais balsojiet, tagad mierīgi. Tagad jau moderni. Laiks beidzies. Vārds deputāte Elīnai Trejai.